Chevrolet Aveo. Neliela informācija tiem, kas skrūvē vai neskrūvē. Uzkāpu uz grābekļa nedaudz. Atbrauc mašīna. Silta pielec, augsta nelec. Nu, ir tāda lieta uz benzīns gāzi vēl. Uzsildot motors uz gāzi, iet no problēmas uz benzīnu, visādas problēmas. Kļūdu kods, sadalas apses sensors. Jā, ir tāda lieta, mainam. Kļūda pazūd. Augsts tāpat nepielec. Skatāmies degvielas filtru. Degvielas filtrs mums ir norūsējis, tā ka tur un iekšā ir šī tāda te drāza. Labi. Samainām degvielas filtru, pieliekam manometru 2 bāri. Nu, vajag vismaz 3 uz augšu. Labi, uz vietas man ir degvielas sūknīts. Izjaucam, paņemam, izjaucam uztvērēju. Nu, protams, te viss mums ir melns, tur kaste visai pilnā draza, nu, izskaidrs sūknis spiedienē, uzliek jaunu sūkni. Saplīsusi viena trūbiņa, kur viņa man tur mētājās, tā plasmasniece. Nu, pārlūza man viņa. Es neko ļaunu nedomādams, uzlieku jaunu plasmasini. Pielieku manometru, spiediens pie 3 bāriem, stabili, mašīna pielec, viss ir, salieku visu kopā, salieku beņķus, visu ko, braukšu ārā, mašīna nepielec. Un tā man tā kā mietu pa galvu, jo trubiņas uzliku šādu te. Viņam šeinīte modulī iebūvēts bākā eku spiediena regulators, kas noturas sistēmā spiedienu. Ja? Nevis pie reikas kā visām mašīnām, bet atplūde bākā. Un es, protams, šo te trubiņu te uzliku, uzsildīju, uzkausēju, bet viņa mīksta bez žņaugiem un noleca viņa nost. Nospieda. Atpakaļ gaitā ir 2,7 bāri. Un loģiski, reilā spiediena nav, un viss ir slikti. Izrauj ārā, viņa man te arī ir. Tā kā tāda nianse. Nu, man, protams, tādas plastikāda trubas nebūs. Šitē vienkārši jāuztaisa garāka. Raudiem gumijoto nevar likt iekšā. Es zinu, ka gumijotās saplīst. Bet, jāapstās, man te degvielas truba kaut kāda stingrāka plasmasa, nezinu, vai dabūšu. Bet šitā jau arī kā nav nevainas. Jāapstās, bet jāsild virs un jāliek uz žņaugiem. Nu, tā sanāca. Tāds man kasjaks.